Nu kā, ir noteikti tāda ļoti grūtas sacensības, kuras prasa ļoti daudz izturības no cilvēkiem, no spēlētājiem, ne tikai fiziskas, bet arī morālas. Un principā, ko mēs redzam arī kvalifikācija, kad viss var izšķirties principā vienas neveiksmīgas spēles laikā. Un principā finālos ir vēl grūtāk, tādā ziņā, ka šis bija mans pirmais round robins, un tāda pieredze, es teiktu, ir tāda, ka šoreiz man nesnāca tik daudz varbūt domāt tieši par to pretinieku un ko viņi dara uz celiņa, bet gan tieši domāt un cīnīties pašam ar sevi. Un šodienas ziņā, kā arī varbūt citi pretinieki ir teikuši, ka izskatījās tā, ka visam vajadzēja būt labi, bet beigās kaut kā viss labi nebija. Laikam, teiksim, tā nebija tā īstā mana diena pirmajā reizē, bet tādai pirmajā reizē noteikti esmu pierādījis ne tikai arī citiem, bet arī savu, kā es varēšu arī tikt šeit arī nākamreiz, arī nākamgad, un tad jau redzēsim, varbūt, un cerams, ka nākamreiz tā fortūna būs arī man uzspīdējusi bišķi vairāk, un, teiksim, tā vienu domu sev paturēšu arī prātā, ka, ja tomēr izskatās, ka nav tā mana diena, tad vajag ņemt to galveno un primāro bumbu, kur jābūt visiem bowleriem arsenālā, taisno. Tā darīs visu to, ko vajadzēs, neko neizdomās, un tur tikai būs viss atkarīgs tikai paši no tevī. Tāpēc varbūt arī citiem tas varbūt tāds padoms, ka sanāk tā, ka jūs izpildot visu, kā vajag, visu trāpat, kā vajag, bet kaut kas nekrīt, bumba varbūt kaut ko nedara. Pamēģiniet paņemt taisno. Vienkārši varbūt pašam sev kaut 1-2 metienus, vienkārši sev pierādīt un atgādināt, ka tas neesat jūs, dažreiz tas ir kaut kas cits. Varbūt tas ir vaina bumbās. Jau kaut tā. Paldies! Tu kā tev šajā turnīrā iet vispār? Šodien gāja labi, pēdējā spēle varbūt nedaudz neatrados, bet vispār man bija mājās guļot tāds sajūta, ka es varētu šodien neatnākt, jo man nežēlīgi sāpēja galva, es gulēju 2 stundas, un priekš 2 stundu gulēšanas tiešām ir labi, un arī tagad visu spēli spēlējot, man uz katru metienu sāp galva, un cīnos pa lielam ar to, varbūt tas palīdz novērst domas, un galvenais, ka spēlēju stabili, tas sliktākās spēles nav nemaz tik slikts, varbūt pats pēdējā, tad 140 kaut ko nospēlēja, bet tā nekas traģisks, savu vietu atstāja top 4, tā kā bija plānots, un tālāk tikai jāatliek cīnīties. Tagad 2 uzvaras vajag, un tad jau ir fināls. Centīšos aizstāvēt savu titulu, 3. reizi pēc kārtas. Kā būs, būs. Bet jebkurā gadījumā labi metieni ir vajadzīgi, spēlētāji stipri, un jā, arī tā kā veiksmi visiem, un arī man. Man turnīrs ir beidzies, teikšu tā, diemžēl vai par laimi, jo šodien mugura man ļoti pievīla. Teiksim, tā nevarēja izpausties, bet esmu apvienāts, kad paliku 7. Nevis 8. esmu vienu pozīciju augstāk. Labs turnīrs, labs čempionāts, Gara Eļa man ļoti patika, man arī palīdzēja tikt iekšā top 8. Paldies viņai. Īsā bišķi man lika pasvīst arī šodien, bet neko darīt. Pagājušajā gadā bija aptuveni kaut kas tam līdzīgs, nemainījās sastāvs, tāpēc man ir priekš tur būt vēlreiz. Šogad top 4. Man liekas tāds pats, tikai Ivars pienācis klāt, Ivars Malans ļoti labi spēles, tad visiem pārējiem arī vēl tika iekšā, tā kā viņam veiksmi un arī visiem pārējiem. Man labs čempionāts, konvertējumā 7. vietā, esmu apmierināts, varēja labāk, bet ir labi. Šogad pirmo reizi ar 2 rokām spēlēju, tāpēc, teiksim tā, debija. Esmu apmierināts, paldies. Un Edgaram arī paldies par video un to, ka viņš šeit ir pie reizi arī pateikšu. Paldies. Paldies. Vladislava lielajā finālā A grupā tu neesi ticis, bet B grupa tas jau ir apsveicami, ņemot vērā tavu pieredzi pēdējos gados. Jā, bija baigi forši. Man liekas, ka te bija ļoti laba Eļas programmas, tā kā tas nav tik viegli spēlēt nekā Liga, piemēram, jā. Тебе надо показать свой профессионализм для того, чтобы сыграть большой результат. А еще интереснее, что у тебя левая намазана, допустим, короткая, правая длинная, и поэтому еще интереснее становится подстраиваться. То бишь, здесь не выкатишь чисто на везение, тут надо конкретно подстраиваться под каждую дорожку. А так обобщенно, я доволен результатом. Он идет наверх. Так что сейчас посмотрим, биться будем до победного. Хоть не в А-группе, но в Б-группе будем пытаться забрать золото. Jā, veiksmi. Paldies! Jurij, kā tev pieredze līdz šim brīdim finālās? Nē, it kā labi. Katru gadu sanāk tikt B finālā.
kuru gadu nevaru tikt tajā A finālā visu laiku, palieku zem strīpas. Šogad pietruka 20 par kaut ko tur tegļiem. Cerams, ka nākošais gads atnāksim stiprāki. Šodien tiku top 4. B grupā bija ļoti smagi. Šodien ir daudz siltāk nekā pagājušajās dienās. Un izpratne bija ļoti, ļoti dīvaina. It kā bumba iet labi, bet ienāk kabatā bez enerģijas, paliek kaut kādi dīvaini tegļi, 7, 9. Viena spēle vispār bija bez straikiem līdz 10. freimam. Bet neskatoties uz šitām stulbām kļūdām un neveiksmēm, es tiku finālā un ļoti ceru, ka cīnīšos līdz pēdējiem punktam, līdz pēdējiem teglim, līdz pēdējiem metienam un sasniegšu augstus rezultātus. Vai tu būsi meistars B grupā? Es ļoti uz to ceru un ļoti to gribu, bet uzvarēs tam, kuram ir lielāka veiksme un kurš būs mentāli stiprāks. Jā, un vai tev ir kāds favorīts A grupā? Favorīts A grupā, nu es jau pateicu gan Vladislavam, kurš tikko deva interviju, gan Rihardam, ka es ļoti gribētu redzēt finālā Artūru pret Dmitriju Čebatarjovu. Bet, nu, kā es saku, viss izdosies tam, kam ir liela veiksme un mentālais spēks. Bet mans viedoklis, ka finālā jābūt Artūram ar tīmu, jo, cik es zinu, viņi spēlēja tikai vienu reizi dzīvē finālā viens pret otru. Un es domāju, ka tas būtu ļoti skaisti ievērot šito vēsturisko momentu tieši šodien un tagad. Jā, paldies, veiksmi!